Vienkāršajā pagātnē darbības vārdam be ir divas formas. Vienskaitlī was, daudzskaitlī were. Tātad, ja mums teikumos ir darbības vārds am vai is, tad tādā gadījumā tas ir tagadnē, present. Tad pagātnē tas pārvēršas par was. Pagātnes laikā tātad was. Ja teikumā ir vārdiņš are, tātad tā ir tagadne, present, tikai daudzskaitlī, tad pagātnē tas pārvēršas par vārdiņu were. Un tā jau ir pagātne. Nolieguma formu veido pievienojot vārdiņu not. I, he, she, it, un visiem kopā, was, not. Saīsinātā forma wasn't. Tātad I wasn't, es nebiju, he wasn't, viņš nebija, she wasn't, viņa nebija, it wasn't, tas nebija. I, he, she, it, personu vietniekvārdi vienskaitlī. Daudzskaitlī you, we, they, visiem kopā pārveidojam uz were not. Were not. Saīsinātā forma weren't. You were not. Jūs nebijāt. We weren't. Mēs nebijām. They weren't. Viņi, viņas nebija. Tātad darbības vārds were not ir pagātne no are not. Tagad izveidosim jautājuma formu. Apgalvojam teikumā vietniekvārds I un pagātnes formā I was. Jautājuma teikumā vārdu kārtība tiek mainīta. Tātad vispirms mēs sakam vārdiņu was, kuram seko teikuma priekšmets, kas šajā gadījumā ir personu vietniekvārds I, was I, un pēc tam tu vari pievienot jebkuru citu vārdu. Piemēram, was I there yesterday? Vai es biju šeit vakardien? Apgalvojam teikums. He was. He was. Jautājuma teikumā vārdiņš was ir jāpārvieto uz priekšu. Tātad, lai tas būtu pirms teikuma priekšmets. Šajā gadījumā personu vietniekvārda he. Tādā veidā jautājums skanēs. Was he
Was he happy yesterday? Vai viņš bija laimīgs vakardien? She was. Jautājuma teikumā. Was she. Was she tired yesterday? Vai viņa bija nogurusi vakardien? Daudzskaitlī vietnieku vārdi you, we, they, apgalvojuma teikumā visi bija saistīti ar darbības vārdu where, bet pārveidojot to par jautājumu teikumu, arī šeit vārdiņš where jāpārvieto uz teikuma sākumu, veidojot jautājumu teikumu where kopā ar visiem trim vietnieku vārdiem where you, where we, where they. Atceramies, ka vietnieku vārds you daudzskaitli tulkojās kā jūs, bet latviešu valodā mēs viņu izmantojam arī kā vietnieku vārdu tu. Tomēr tik un tā to saistam ar darbības vārdu to be formu. Tagadnē ar, pagātnē where. Where you, vai tu, where you, vai jūs. Tev ir jāatcerās, ka vietnieku vārdam you ir divi tulkojumi. Tātad you mēs izmantojam gan kā vienskaitli vietnieku vārdu tu, gan arī daudzskaitli jūs. Tomēr angļu valodā abiem vietnieku vārdiem, gan tu, gan jūs, ir viens tulkojums you, un kopā gan tagadnē lieto ar, gan pagātnē to pārveido ar formu where. You are, you were. Tu esi, tu biji. Jūs esat, jūs bijāt.